Novembris Latvijas vēsturē ir zīmīgs ar daudziem svarīgiem datumiem. Nākamnedēļ, 7. novembrī, būs vēl viens tāds. Apritēs 90 gadi, kopš tika sasaukta pirmā Latvijas Saeimas sēde. Un šai sakarā Saeima saņēma kādu dāvinājumu, gleznu, ar ļoti interesantu likteni un stāstu, kuru mēs jums tūliņ izstāstīsim. Kad skatuve sagatavota, uz tās parādās dīva. Kristapa Zariņa glezna, kas tapusi pēc savulaika iznīcināta Jākaba Kazāka darba skices motīviem. Oriģinālu Kazākam 20. gados pasūtījis Atvērsmes sapulce. Ideja dot gleznai jaunu dzīvi un uzdāvināt to Saeimai pieder bijušajam deputātam un latviešu mākslas kolekcionāram Kārlim Leiškalnam, kurš līdz šim jau Saeimai uzdāvinājis 2 gleznas. Šī ideja man radās lasot Dats Lambergs grāmatu Jākabs Kazāks. Es uzzināju faktu, ka Atvērsmes sapulce, kas bija diezgan sociāldemokrātiski, un māksla toreiz arī bija sociāldemokrātiski un revolucionāri, bija pasūtījusi Kazākam bildi, kur saucās 3 nosaukumu versijas. Viena ir karš, otra karā un 3. karā aizejot. Bilde pēc 40 gadi pārvest Nacionālo mākslas muzeju, kur komisija to atzīstot par māksliniski nevērtīgu, nodeva iznīcināšanai. Uzdevums jau nebija atkārtot viens pret vienu, bet uzdevums bija radīt mākslas faktu. Un šajā gadījumā arī es papildināju tur, ka ir iegleznots arī Leiškalna kungs, kā karēvis, jo īstenībā Leiškalna kunga rīcība ir patriotiski, kas ir jebkurā karēvja būtībā galvenais ierocis. Jākabs Kazāks ir viens no spilgtākajiem pagājušā gadsimta sākuma latviešu modernistiem un viens no tā sauktās Rīgas grupas pamatlicējiem, kura stila atveidošana ir aizraujošs izaicinājums, pat ja atsevišķas vietas nācies pārgleznot vairākas reizes. Man šajā gadījumā bija prieks, tāpēc, ka Jākabs Kazāks ir viens no tiem, kurš ļoti perfekti pārzināja kompozīciju, neskatoties uz savu jaunību, un tās krāsas, teiksim, ir pakārtotas, jo viņa kompozīcijās svarīgs ir ritms un spriegums, ko veido šās diagonāļu režģis. Kāpēc tieši Kristaps Zariņš izrādījās vispiemērotākais šim uzdevumam? Es dzirdēju tādu leģendu, ka vēl studentu gados vai tūlīt pēc studijām Kristaps Zariņš esot ļoti perfekti uzgleznojis to Kazāku bildi, kas tagad Mākslas muzejā stāv pastāvīgā ekspozīcijā Jūrmalā. Man liekas, saucās Jūrmalā, tāds kundzes ar saules sargiem. Un esot bijis perfekti, man tāds stāsts pastāstīja kādā no izstāžu atklāšanām Arsenālā. Sākotnēji es biju domājis, kāpēc runāt ar Ramiļkoviču, bet pie šī stāsta es uzmeklēju Kristapu. Viņš bija iedvesmojošs viscaur, jo, kā jau es minēju, viņš ir konstruktīvistisks, viņa krāsas ir pakļautas kompozīcijai, un tā kā viņš nomira jauns, tad tā viņa glezniecība ir pilna ar deksmi, kurai nav pieredzes, kas ir jaunības plus. Saeimas namā gleznu novietos agrākajā vietā, kurai ir arī ļoti simboliska nozīme. Tieši tajā pašā zālē un tieši pretīm Kaspersonam, kas netieši, protams, ir vainīgs Kazāka agrīnajā aiziešanā. Kā jūs zināt, viņam bija ekspresionisti izstāde, pēc kuru Kaspersons uzrakstīja ārkārtīgi nicinoši tādu izsmējīgu rakstu, kā rezultātā, kā stāstos, Kazāks kaut kur strauji devies bez mēteļa, dabūja plaušu karsonu un drīz arī mieru. Es gribu, lai viņi viens otram pretī šobrīd. Varbūt latviešu glezniecības klasikas un mūsdienīgas interpretācijas sastapšanās iedvesmos Latvijas parlamentu mērķtiecīgāk un pārdomātāk atspoguļot valsts vēsturi, arī nesenākus notikumus caur tā ēkā izstādītajiem mākslas darbiem.